Labrīt! Šodien ir 9. janvāris, un es sāku savu raidījumu pateicība, mīlestība, augstākā spēka iedarbība. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pār citiem. Cits, tas no latgaļu valodas cits, ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pār citiem un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Augstākā spēka iedarbība. Cik es saprotu, ja es esmu, augstākais spēks jau arī cits. Un alkohols, ja viņš ir tik briesmīgs un viltīgs, tad jau viņš arī ir cits. Un tāpēc augstākā spēka iedarbība. Es augstāko spēku, visaugstāko spēku izvēlos saukt par Dievu. Ir patiešām briesmīgi atzīt, ka ņemot rokā glāzi, esam mēs kopā ar savu disfunkciju izkropļojuši savu prātu līdz tādai apsēstībai ar postošu dzeršanu, ka mūs var glābt tikai augstāka vara. Un tāpēc es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert alkoholu, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un es atzinu, ka esmu bezspēcīgs pār citiem un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Augstākā spēka iedarbība. Augstāka vara. Mana augstākā spēka iedarbība sākās tad, kad piedzīvoju pilnīgu aktīvā alkoholisma krahu. Biju zaudējis, bija zudis viss, kam ir kāda nozīme manā dzīvē. Man tā bija. Es biju jau izvēlējies upura bedri Ulbrakā, privātmājā, pie sava brāļa Niķa. Es tā biju izdomājis, man jau viss bija apnicis. Domāju, braukšu tur, dzīvošu kopā ar viņu. Bet tad nē, es jau biju piezvanījis anonīmiem alkoholiķiem. Jau 11 vairāk gadus atpakaļ, tad, kad man pats augstākais spēks, ko es izvēlos saukt par Dievu, ielīda te smadzenēs, viņš man ielīda. Es uzreiz atradu anonīmos alkoholiķus, bet turpināju pļēgurot. Bet viņš, tas, kas to raksta, piezvanīja anonīmajiem alkoholiķim, un kopš šī mirkļa viņa dzīve nekad nav bijusi tāda kā iepriekš. Pārdomājot šo ļoti īpašo brīdi, viņš zina, ka Dievs darbojas viņa dzīvē jau ilgi pirms tam, kad viņš spēja atzīt un pieņemt garīgos jēdzienus. Un es atkal paskaitīšu. Es atzinu, ka esmu bezspēcīgs pār citiem un ka mana dzīve bija kļuvusi nevadāma. Pār citiem. Augstākā spēka iedarbība. Ir patiešām briesmīgi atzīt, ka ņemot rokā glāzi, cik es saprotu, ar alkoholu, esam izkropļojuši savu prātu līdz tādai apsēstībai,
ar postošu dzeršanu, ka mūs var glābt tikai augstākā vara. Man jau kas paveicās, ka augstākā vara man iegāja smadzenēs. Sagāja kopā ar tādu neredzamu diegu. Tur esmu šitādu apmēram. Tā kā apmēram tādu, kā pāvestam cepurīti, tādu diegu. Es vienmēr arī, ka lūkstu skaitu, viņš te pievienojās klāt man. Es viņu sajūtu. Manas smadzenes tā var izgudrot. Un tāpēc es saku, ja ar manīm kaut kas nevar manīm, pār citiem. Ja manam raksturam ir problēmas, vai mana disfunkcija ir slima, vai mans iekšējais alkoholisms ir slims, vai mana atkarība ir slima, tur, karuči, iekšā man vesels bars. Es saku, mans radītāji, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani, tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev. Un maniem biedriem. Dod man spēku, izejot no šejienes un sākt no turienes, kur es tagad esmu šobrīd, tavu gribu izpildīt. Āmen! Un augstākā spēka iedarbība. Sēkla ticības man jau bija laba. Es jau Latgalē lūdzu Dieviņu, un viņš man palīdzēja. Pēc tam es Rīgā vienreiz palūdzu, viņš man arī palīdzēja. Tak što augstākā spēka iedarbība un viņa sēkla augstākā spēka bija laba. Un, kad viņš man pievienojās galvā, es padomāju, ka tas ir, zintā, baltās pelītes vai pelēja garjačka. Es padomāju, bračkam ir, mamma ir, man arī pienācis laiks, domāju. Man tāpat ir. Bet es uzreiz, tur aizgāju, un noņēmās nost man tas savienojums. Pastaigāju prom sapulcēm, mazāk sāku dzert, noņēmās. Domāju, aizmirsu, ka Dievs bija pievienojies. Tur atkal pļēguroju, dzēru. Es biju funkcionālais alkoholiķis, kaut kā taču es dzīvoju, funkcionēju. Kaut kā funkcionēju, taču nenomiru, jo nefunkcionālais, kurš jau... Es biju funkcionālais. Laikam visi cerēja, ka nedzers Lauris kādreiz, varbūt, es nezinu, neko man neteica neviens nekad. Tētis teica, mazāk dzer, kur tev tik daudz ir jādzer, zini? Tā neviens man neizrādīja nekad, tikai bija tas, ka, ko tu tur sadarīji, pasties, kāds tu biji, zinu, mani, pazemoja, Un es domāju, jā, ka es pillā tāds esmu, skaidrā tāds, īstenībā, ka es pillā esmu vēl jautrāks nekā, labi, es tur aizmuldējos. Protams, kādā bija slikti, alkoholiķim ir slikti, jo baigās pohs. Un augstākā spēka iedarbība man bija tāda bija, ka pagājuši gadu jau, novembrī, mani izvilināja atkal uz sadraudzību. Un kaut kas notika, un šobrīd man nav laika vairāk pļēgurot un lietot alkoholu, jo man ir jāfilmē raidījums un jābrauc uz sadraudzību. Un tāpēc es sāku atkal, lai būtu vēl labāka augstākā spēka iedarbība. Dievs, es esmu tavs, lai notiek tā, kā tu vēlies, atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert alkoholu, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Sveiciens Vitai, šodien viens raidījums.